Valmiermuižas vasarnīca un Vaidavežu laivas. Jā, viss sākās ar slēpu maršu. Velojam. Jā, slēpu maršu, un tad viss novirzījies tagad uz Vaidavas ezeru. Jā, tur var visu. Cik nu viss principā. Slidot, tur var peldēt, laivot. Tā ir uzņēmējdarbība pretēji visiem loģiskiem uzņēmējdarbības likumiem. Aizvadītā vasara Vaidavas ezera pludmalē bijusi notikumiem bagāta. Tajā savu darbību uzsākusi Valmiermuižas vasarnīca un laivu noma Vaidavežu laivas, aicinot atpūtniekus baudīt saulaino laiku pie gleznainā Vaidavas ezera. Vaidavas pludmalē ar dažādiem Valmiermuižas vasarnīcas veldzējumiem mīļi tika gaidīts un uzņemts ik viens Vaidavas viesis, gan tie, kuri atbrauca peldēties, gan tie, kuri vēlējās baudīt ezera mieru, dodoties romantiskā izbraukumā ar laivu ezerā, gan vietējie Vaidavas ciema iedzīvotāji. Ezera pludmalē Valmiermuižas vasarnīcas organizēti izskanējuši dzīvās mūzikas vakari. Plašu atsaucību izpelnījās Andeles Dāmu štātes vasarnīcā un jogas rīts pie Vaidavas ezera. Būts kopā ar jaunajiem pāriem viņu kāzu dienā, piedāvājot baudīt Vaidavas ezera mieru un vasarnīcas atspirdzinājumus, kā arī uzņemti vairāki tūkstoši sportistu un Vaidavas viesu, kopīgi sadarbojoties Kocēnu novada domei, Vaidavežiem un Valmiermuižas vasarnīcai, janvārī veiksmīgi organizēts iespējams vienīgais tautas slidojums Latvijā – sacensības slidojums apkārt Vaidavas ezeram, gūstot plašu atsaucību dalībnieku vidū. Ja tu zināt, kāda pasākuma būs Vaidavā šovasar? Kādi? Tur būs keramiķu plenērs, 14 keramiķi no dažādām valstīm. Tur būs gardēžu vakariņas pludmalē. Tur būs biļetes uz brokastīm, pusdienām, vakariņām. Visa pamatā jau tomēr ir vieta. Es teiktu, kad tas ezers tur ir nolikts, nolicies vai kaut kā tā. Un, mēs gaidām 14. maijā. Kino pedālis. Vaidavas pludmale būs viena no pieturām. Jā, kino pedāļu ietvaros lielais pedālis vedīs caur Vaidavas pludmali. Tur būs lielā pietura ar muzikālo priekšnesumu. Vietējie. Jā, vasarnīca cienās. Ar lepnumu. Ar lepnumu, jā, kasetes, laivas. Vasarnīcas vaļā. Un smiltis jau būs sauss izžāvētas.